Un kā tas viss varētu izskatīties, ir sekojoši. Es tūlīt uzlieku uz ekrāna savu prezentāciju. Nedaudz vēlāk mēs pievērsīsimies, es pastāstīšu gan par to pašu uzdevumu, gan arī par dažādām pārējām lietām, kas gan e-klasē rakstīts dažādi termiņi un vispārējais, bet lai vienkārši to savu smadzeņu kapacitāti noliktu pareizajā virzienā, es gribētu, lai mēs mēģinām kopīgi atcerēties par tādiem diviem terminiem kā elektrizācija un izlāde. Un mēģinam izdomāt, kas varētu būt no ikdienas tie brīži vai tās situācijas, kad notiek viena vai otra, vai varbūt abas divas parādības. Padomājam katrs par to. Un tad, kad esam gatavi, tad varam vai nu rakstīt čatiņā man, vai teikt skaļi atšķirībā no tā, cik ļoti mēs esam gatavi piedalīties šodien. Labi, izklausās vai dziļdomīgais klusums, vai nav saprotams jautājums. Piemēram, pirmajā stundā, pašā pirmajā, kad es šo tematu sāku, es berzēju gar matiem balonu, un tas balons pielika pie maniem matiem. Vai tas ir piemērs kādam no tiem procesiem, kas šobrīd redzams ekrānā? Nē, nav piemērs nevienam, ne elektrizācijai, ne izlādei, tas, ka balons pielīk pie matiem, ja viņu berzē. Elektrizācija. Jā, vajadzēja atcerēties, ka tā ir elektrizācija. Labi, piemēram, balonu diez vai tas dzīvē ļoti bieži vienkārši random notiksies, bet kas varētu cits kaut kur pielikt, piemēram, ikdienā? Ir kāda cita ideja par elektrizāciju? Ziemā, kad matus ķemē vai džemperiem, tā kā elektrizācija. Jā, super, jā. Tagad tieši ideālais laiks, lai to noskaidrotu, kad mati ļoti elektrizējās tieši ziemā. Printeriem un tā. Vēlreiz? Elektrizācija printeriem un tā, no katru dienu. Tas ir tāda specifiskāka lieta. Jā, tad elektrizācijas mums ir vairākas. Izlāde ir tāda acīm redzama. Izlādes piemērs, piemēram, ir dabā notiek zibens, kur vēl es varētu redzēt līdzīgu dzirksteli zibenim, bet ne lielu, bet pavisam maziņu. Kad tu kādam izstar elektrību, varbūt. Jā, tas patiesībā ir tieši tas pats. Vienkārši zibens ir ļoti spēcīgs, ļoti liels, ļoti daudz lādiņu tur pārvietojas. Bet mēs viens otram sitam ar maziem zibentiņiem. Arī tas pats, kad es varu arī pats sev nodarīt pāri. Es, piemēram, eju pa paklāju un pēc tam pieskaros metāla rokturim. Varbūt es neredzu to dzirksteli, bet jūtu tās sāpes nelielās no tās pašas dzirksteles, kas arī ir izlāde. Un citreiz gadās arī tā, ja tumšā istabā, piemēram, ieslēdz vai izslēdz elektroierīci, kas ir bijusi rozetē iekšā, tā kā es lieku to rozetes dakšu iekšā rozetē vai ņemu viņu ārā, tad citreiz arī tur dzirksteli parādās. Un tas patiesībā arī ir tieši tāds pats zibens kā ārā, tikai daudz mazāks un daudz vājāks. Tad mums ir kaut kādas idejas par to, kur vispār elektrizācija varētu notikt un kur varētu notikt izlāde. Un te ir vēl kaut kādi citi piemēri. Daudz jau mēs laikam paskatījāmies, bet ideja būtu sekojoša. Idejas mēs varam pilnīgi mierīgi atrast internetā. Piemēram, kur es arī rakstīju, kad es visus šos attēlus, lai gan es zināju, ko es meklēju, es tāpat iegooglēju un skatījos, ko viņš man rādīs, lai zinātu, kā jums palīdzēt. Jebkuru attēlu es varu atrast, ja es izmantoju vai, protams, angļu valodā šos atslēgas vārdus, ko esmu ierakstījusi, jo angliski vienkārši ir lielāka iespēja kaut ko atrast, kaut kādu ideju paskatīties. Te jau principā ir tas, ko mēs skatījāmies, pat mati un matu ķeme mums te ir parādīta. Un tas ir viens veids, kā es varu, protams, idejas var rasties pašiem savas,
Un varbūt ļoti dažādi, tāpēc man liekas, es arī pat ļoti priecājos par tiem rezultātiem skatīsiet. Man ne tikai jums būs interesanti, bet arī man. Un, ja gadījumā nav tagad nekādas idejas, tad droši var skatīties un tādā veidā atrast kaut ko to, ko meklējam. Un ja mēs skatāmies drusku vairāk par to, kas šodien būtu jāpaspēj un kas ir tas kopējais plānojums, tad šodien galvenais solis būtu uztaisīt melnrakstu par elektriskajām parādībām, tātad par vai nu to, ko mēs pārunājām, vai to, ko iepriekšējā slaidā es rādīju dažādus attēlus par verzi un uzlādēšanos un par elektrisko izlādi, piemēram, zibeni un citām dzirkselēm mūsu dzīvē. Un kā tas izskatās? Tas izskatās sekojoši. Atveram papildus logā vai citā ierīcē, atšķirībā no tā, kā jūs strādājat, kā jums ir ērtāk. Radošā darba apraksts bija pievienots šai stundai, bet ir arī tagad te zem e.uz saites tas apraksts ir uzrakstīts. Un es gribētu, lai jūs katrs vienkārši savā tempā izejat viņam cauri, bet skatoties vairāk uz tieši šiem galvenajiem punktiem, kas šobrīd mums ir būtiski, par termiņiem, par to, kur tad mums ir jāievieto tie darbi. Un noteikti paskatāmies pašā apakšā, 4. punkts speciāli izcelts ar citu krāsu, ir sekojošas, kad ir jāpaskatās tie kritēriji, jo kritēriji ir tas, kas patiesībā jums dos to vērtējumu, to atzīmi par jūsu darbu. Un kritērijos visbiežāk ir vairāk tās lietas arī uzskaitītas, kam ir jābūt, un kuras ir tās, kurām varētu pievērst uzmanību, īpaši skatoties paši uz sevi, atzīmējot tos 2 vai 3 kritērijus, kuros jums liekas, ka jums būs grūtāk iekļauties, un tos tad arī īpaši paskatīties un ņemt vērā tajā brīdī, ka jūs to darbu izstrādāsiet. Respektīvi, ejam šajā saitē un iepazīstamies ar to, kas tad būs jādara šodien un arī nākošnedēļ. Kā būtu jāpievienot tie attēli, kur tas viss stāv, kur var redzēt, kuriem klases biedriem ir jāraksta atgriezeniskā saite. Vai mēs varam tagad pie tā pāriet, vai jūs vēl gribat palasīt to aprakstu? Nu, kā ir, es gaidu no jums inputu.
skolotāji, kā to saprast, tā kā attēlā ir parādīts tā atomu uzbūve? Jā, paldies par šo jautājumu. To var realizēt vairākos veidos. Vai, piemēram, vienu atsevišķu attēlu, vienu lodziņu vienkārši uzzīmēt, kā izskatās atoms, kad atoms nav polarizēts, tad, kad viņam lādiņš ir 0, tad, piemēram, viņam ir protoni, kas ir pozitīvās daļiņas, un elektroni, kas ir negatīvās daļiņas, viņi ir vienādā skaitā. Piemēram, man ir pa vidu, piemēram, ir 4 protoni, kas ir, es varu uzzīmēt, tas droši vien būs ļoti neglīti gan, bet, piemēram, man pa vidu ir 4 protoni, un katram no viņiem es uzzīmēju plusiņu vidū. Tas ir kodolā. Un apkārt man riņķo 4 elektroni. Un elektroniem jābūt mīnusiņam pa vidu. Tas ir viens veids, kā to var izdarīt. Vēl var mierīgi izdarīt tā, ka, piemēram, es nezīmēju nevis atsevišķu šādu bildīti, bet, piemēram, man ir uzzīmēts, es paņemu, piemēram, matus un balonu, ja mans, kas notiksies būtu, tad es vienkārši rādu vienā pusē man būtu mati, otrā pusē man būs balons, un to pašu, ko es zīmētu te, es iezīmēju katrā no viņiem, jo pirms viņi ir saskārušies, pirms es viņus esmu sākus berzēt, tad viņi savā starpā negrib salikt. Līdz ar tas nozīmē to, ka katrā no tiem ķermeņiem ir vienāds protonu un elektronu skaits. Piemēram, matos ir viens, ja man ir ērtāk tā zīmēt, 1 protons un 1 elektrons, un balonā ir 1 protons un 1 elektrons. Tev palika skaidrāk, vai man vajag parādīt kādu piemēru skaistāku nekā šo? Es sapratu, paldies. Labi, paldies. Tad, zini, kā daram? Es rādu tālāk to ideju, lai ir vieglāk saprast. Viss patiesībā darbojās, viss, ko jūs darīsiet, ko jūs mainīsieties ar informāciju un rādīsiet viens otram savus melnrakstus, un arī es redzēšu tos melnrakstus, ir šajā te mapē, atsevišķā e-punkts uz mapē. Un tāpēc es tagad darīšu tā, kad es nolaidīšu šo ekrānu un nošērošu, kā izskatās, ka tad, kad es ieeju tajā mapē, kādu informāciju tur var redzēt. Jā, es nokopēju saiti, jo pirmais šodienas galvenais darbs ir izdomāt savu ideju un ielikt savas idejas fotogrāfiju. Es visu šo, ko es tagad rādu, es arī filmēju, lai jums būtu vieglāk orientēties, un pēc tam es ielikšu e-klasē linku. Un tajā linkā varēs tad vēlreiz noskatīties, ja kaut kas ir palaists garām. Tad es paņemu un aizeju uz to mapi. Kā tā mapa izskatās? Katram no jums ir iedota sava vārda un uzvārda apzīmēts fails. Kur vienkārši te ir, kad jūs kaut ko darīsiet, vajag iet uz leju un skatīties pašu savējos atrast. Piemēram, mans vārds šoreiz būs piemērs piemēriņš. Tad, kad es viņu varu varā, es redzu to pašu informāciju, kas bija tajā brīdī, kad jūs tikko skatījāties un lasījāt. Restīvi, pirmais termiņš ir šodiena, līdz šodienas vakaram vajag uzzīmēt pavisam īsi vienu elektrisko parādību. Tur jābūt 4 tiem attēliem, 4 daļās viņš ir sadalīts, un vismaz vienam no viņiem ir jāuzraksta neliels apraksts par to, kas tad tur patiesībā notiekās. Galvenā ideja ir tāda, lai melnrakstam nav jābūt glīšam, bet viņam ir jābūt saprotamam. Tātad, ja man ir melnraksts, tad es rulēju uz leju, un tur, kur ir komiks foto, es klikšķinu iekšā, un te augšā pie ievietot, es skatos attēls, augšu pielādēt no datora, un es te kaut kur biju sagatavojusi, piemērs komiksa melnraksts. Nu, lūk, kur ir mans komiksa melnraksts, tad melnraksts viņam nav jābūt glītam, bet ir jāsaprot, kas tur notiekās.
Ja man liekas, ka kāds nevarēs saprast, kas tur notiekās, ļoti laba ideja ir, kad es tomēr katram apakšā nedaudz pierakstu, kā ir tā ideja, lai ir vieglāk saprast. Bet pagaidām pietiek ar to, ka rekur 4 daļās ir sadalīts, un pēdējā rekur ir pierakstīts to, kad radās ķermeņa elektrizācija, jo balonā nokļuva visi elektroni, bet matos visi protoni. Tas ir piemērs no citas klases darba, līdz ar to tas apraksts tur apakšā nav līdz galam korekts. Bet ideja ir šāda. Tad jūs redzat, ka tai pirmajam uzmetumam viņam nav jābūt ļoti izstrādātam, bet viņam ir jābūt saprotamam. Te melnrakstam jābūt arī, tā kā arī tādam pamat, arī tā kā uzņematam komiksam par tādu ideisku, tādu, kā lai saka, un pēc idejas tādu. Jā, ir svarīgi, lai no tā melnraksta var saprast, vai tu vai kāds cits klases biedrs ir pareizi sapratuši, kas ir jādara, lai nav tā, ka tajā brīdī, ka ieliek vērtējumu, tad ir bēdas lielās. Un tad īsto komikstu pēc tam tas ir tāda glītāka, kā lai saka. Jā. Cits pirmais tikai ideja. Tātad līdz šodienas pašam vakaram ir jāievieto šī ideja. Tas ir tas, kas arī augšpusē rakstīts. Tātad, kad tas, kas ir vēl būs līdz nākošajai nedēļai, kas sanāk 7. Jo, ja šodien līdz vakaram visi ieliek visu, tad neko nekavē, tad viss ir ideāli, viss kārtībā. Tajā brīdī, kad visi ir ielikuši, un droši vien tajā 7. no rīta vai pa dienu jūs varat katrs ieiet savā un paskatīties, tad jums katram ir jāuzraksta saviem klases biedriem atgriezeniskā saite. Kā mēs to varam atrast? Mēs to varam atrast tajā lielajā mapē, kur ir visi komiksi. Tā, jūs tagad redzat, to lielo mapi nomainījās? Jā. Jā, labi. Rekur te blakus gandrīz pats pirmais ir skolēnu saraksts, Excel formātā tabula, un tur jūs varat atrast, kas ir tie cilvēki, kuriem jums ir jāraksta. Mana vārda tur nebūs šoreiz, bet rekur pirmajā kolonnā ir jūsu vārdi, un blakus jūs vienkārši skatāties, kur ir tie 2 klases biedri, kuru darbi jums ir jāmeklē. Un, piemēram, ja jums ir jāmeklē tur Patrīcijas darbs, tad jūs ejat lielajā mapē un rullējat lejā līdz Patrīcijas darbam, atverat viņu vaļā, un te būs ievietots fotogrāfija. Te jūs pie sava vārda klikšķinat iekšā, un te jūs rakstat to atgriezenisko saiti. Un kā tā atgriezeniskā saite izskatās? Tātad es aiziešu uz savu failu atpakaļ, uz savu piemēriņu. Un izlikšos, kas ir cita cilvēka darbs. Tātad es atveru šo darbu. Un tad man ir jāuzraksta atgriezeniskā saite, kas ir noteiktā formātā. Respektīvi, es vienmēr no sākuma pasaku, kas ir tās lietas, kas man patīk. Un pēc tam es saku tās lietas, kuras es redzu, kas nav līdz galam saprotams vai kuras ir obligāti ir jāpapildina, jo galu galā tā jau ir galvenā doma. Tad es klikšķinu te pie atgriezeniskās saites. Un nezinu, kas tas bija. Pirmais ir tas, kad es uzrakstu obligāti to, kas man patīk, jo visiem ir forši, kad mēs uzzinām kaut ko, kas mums ir labi sanācis. Piemēram, es te saku to, ka ļoti vienkārši, bet ļoti saprotam. Var saprast, ka tur ir meitene, var saprast, ka tur ir balons, var saprast, ka mati ir gaisā. Man ļoti patīk. Tad es uzrakstu kaut kādu jautājumu, kas man ir radies. Piemēram, šeit es uzrakstu jautājumu, kad vai pārliecinos, vai tiešām tas ir vai atbilst tēmai. Piemēram, man grūti saprast arī, kas tur tajā pirmajā ir noticis. Es varu arī par to pajautāt. Ko dara meitene pirmajā attēlā? Un tad ir piedāvā. Pie piedāvā es pierakstu visu to, kas vēl trūkst tajam komiksam, jo te, jebkuram darbam pašā apakšā, ir tie vērtēšanas kritērijas, vēlreiz var ieskatīties un var uzrakstīt, piemēram, komiks nosaukums tur nav, to es varu uzrakstīt. Es varu uzrakstīt to, kad, piemēram, es tur neredzu, kā pārvietojās elektriskie lādiņi. Tāpat es neredzu, ka katram attēlam būtu paskaidrots ar 2 teikumiem. Vienkārši es eju cauri visiem tiem kritērijiem, un to es arī uzrakstu tā, lai viņš ir vienkārši vieglāk saprotams, un tas cilvēks, kuram ir tas darbs, tas komiksa melnraksts, viņš var atvērt, viņš izlasīs visus 3, jo būs no 2 klases biedriem un 1 no manis, tad ļoti laba atgriezeniskā saite,
uzreiz var saprast, kas ir tās lietas, kuras ir jāuzlabo, lai būtu pēc iespējas labāks vērtējums. Un, protams, ja ir vēlme ieguldīt to laiku tajā visā. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot arī šodien to termiņu un ielikt komiksu melnrakstu jau šodien, lai līdz šīs nedēļas beigām, līdz 7. jūs varētu ierakstīt visiem atgriezeniskās saites, un lai tajā brīdī, kad mēs nākošu nedēļu otrdien satiktos, lai jūs varētu mierīgi savā tempā pabeigt, izkrāsot vai varbūt kaut ko pārzīmēt un iesniegt to gatavo daļu komiksam. Labi, vai ir kaut kāds jautājums līdz šim brīdim radies? Tad mēs ieliekam tagad to melnrakstu un tad atgriezenisko saiti, un tad ir tas pabeigtais darbs jāiesniedz līdz 7. pareizi. Tu drusku citādāk. Sanāk tā, ka tagad šodien būs tas melnraksts, kur ir 5. janvāris šodien. Tad, zinot to, ka kāds varētu droši vien nokavēt, tāpēc atgriezenisko saiti visticamāk tu nepaspēsi šodien uzrakstīt, bet viņi ir jāuzraksta noteikti šīs nedēļas laikā. Jo arī mēs esam dažādi. Ir, starp citu, kāds no jums, kas jau ir atsūtījis melnrakstu un jau to ir izdarījis, jau pirms vēl stunda sākās. Tāpēc mēs strādājam ļoti dažādos tempos. Tāpēc ir iespējams to, ka ir nepieciešams, ka tā atgriezeniskā saite ir uzrakstīta jau laicīgi, vēl pirms tās nākošās stundas, kad ir jāiesniedz gatavais. Tad sanāk, kad ir 3 secīgi termiņi šodien, tad 7. un tad 12. Labi, vēl kāds jautājums varbūt? Jā, skolai. Melnrakstā tā kā var arī taisīt tikai bildītes un bez tiem teikumiem apakšā. Tu uztaisīji 4 attēlus, bet tev vismaz vienam rekur rakstīts, vismaz vienam no viņiem ir jāuzraksta. Jo, ja tu nevienam neuzraksti, tad nevar pārbaudīt, vai tu to aprakstu raksti saprotam. Jo par aprakstiem pašiem apakšā, ja paskatās vērtēšanas kritērijos, arī ir punkti. Tāpēc ir labi, ja tu pievieno, un ja tu pievieno vairākiem, ir vēl labāk, jo tad var viss pārbaudīt. Tad tu principā vari to darbu pilnīgi saprast, vai tev ir bijis pareizi vai ne, un vai tev par tiem kritērijiem būs maksimālais punktu skaits. Jo loģiski, jo vairāk tev punktu, jo lielāks tev tos vērtējums beigās sanāk. Jā, pos. Jā, labi. Vēl varbūt kāds jautājums? Vēl viena lieta, ko es iedomājos, kā jums liekas, varbūt ir kāda no jums, kas gribētu pārīt to darbu taisīt. Jo tas galīgi nav obligāti, bet varbūt ir kāds, kurš nezinu, jo tomēr jūs arī mācāties attālināt, jums ir arī citi priekšmeti. Tad mēs varētu mēģināt darīt tā, ka, ja gadījumā kāds no jums, jūs varat uzreiz tagad neatbildēt, bet ja jūs izdomājat, ka jūs gribētu pārīt, bet lielāku vairāk par pāri ne, jo vienkārši nebūs ko darīt, jo mēs tāpatās patiesībā satikties nedrīkstam tikai attālināt, sarunāties, tad varam darīt tā, ka tur, kur ir tas lielais saraksts ar jums, tajā tabulā, es paskatīšos, vai tas ir iespējams, bet vienkārši te blakus ieklikšķināt, un, ja, piemēram, es gribu taisīt ar Ralfu Alksni kopā, tad es te pierakstu savu vārdu blakus, lai man ir vieglāk. Un tad es arī paskatīšos un salikšu kopā to informāciju tā, lai ir viegli arī tiem klases biedriem, kuriem ir jārakstās atgriezniskās saites, ja vēl viņiem nav jāmaldās. Tā kā, ja jūs vēlaties, jūs varat izmantot to iespēju, ja ne, tad jūs varat mierīgi taisīt individuāli tos darbiņus. Labi, varbūt vēl kāds jautājums? Šķiet, ka nav. Šķiet, ka nav. Nu labi, tad daram tā, ka tad jums paliek neliela astīta no šīs mācības stundas, tad visas nākošās 40 minūtes, kas būtu tālāk, lai šodien uztaisītu to darbu un arī ieliktu iekšā melnraksta fotografiju savā failiņā. Ja ir gadījumā jautājumi, jūs droši man rakstat, un vēl arī jūs droši varat pieslēgties arī vēlreiz
arī tās otrās stundas laikā ar to pašu paroli meeting ID un saiti un pajautāt man to jautājumu, jo vienkārši citreiz ir Zoomā sazināties ir daudz ātrāk, kamēr uzraksta vēstuli, kamēr atsūta un kamēr atbild, var laiks aiziet diezgan ilgs. Tāpēc galvenais, ja ir kaut kādi jautājumi vai kaut kas nav saprotams, tad droši uzreiz man prasiet, lai es varu palīdzēt. Bet, ja jautājumi nav, tad vienu maz mirklīti. Es vienmēr aizmirstu piefiksēt, kuri ir klāt un kuri nav. Tad es ātri to izdaru. Labi, tad tas no manis šodien arī viss. Es vēlu jums ātru visu izpildi, lai ir arī kāds mirklis atpūsties. Un tad tiekamies tad pēc nedēļas. Labi. Jā, visu labu!